Sveiki, skatītāji! Ar šo video mēs uzsākam vairāku video ciklu par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu. Man jāatzīst, ka, ja man kāds jautājums par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu, es saku apmēram tā: piedodiet, neesmu kompetents, bet vajadzētu atrast kādu personu, kur ir kompetenta. Un tā ir mana doktorantūras kolēģe Iveta Amoliņa. Iveta ir arī mana kolēģe Juridiskajā koledžā. Tāpēc kopumā šo ciklu mēs nosauksim Juridiskā koledža jautā. Jautā un atbild. Jautā, kā jau teicu, pamatā jautājums par daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanu. Un pirmais jautājums būs pavisam vienkāršs. Saki, lūdzu, Iveta, ievies mums kaut kādu skaidrību terminos. Kas ir pārvaldīšana, apsaimniekošana, uzturēšana vai varbūt vēl kādi citi termini? Manuprāt, šajā ziņā Latvijā ir diezgan liels jūklis un neskaidrība. Sveiks, Jāni! Prieks tevi redzēt, prieks ar tevi atkal satikties un jāsaka sadarboties šajā mūsu jaunajā projektā, jaunā formātā. Jā, kas tad ir pārvaldīšana? Tu nosauci vairākus terminus, un ja mēs gribam skatīties tieši dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā, tad, protams, likumā ir tikai viens termins pārvaldīšana. Bet jau tālāk, skatoties jau detalizētāk, mēs vēl sastopamies ar tādu terminu kā uzturēšana. Un atkal jau citi normatīvi akti parādās termins apsaimniekošana. Bet kopumā ņemot pārvaldīšana, tā ir pirmkārt visu darbu, visu procesu organizēšana, lēmumu pieņemšana par ēkas tehniskā stāvokļa uzturēšanu, par apkopēm, par apsakojumiem, par dažādiem mazākiem vai lielākiem atjaunošanas darbiem, par būvniecību. Protams, ka tā ir pārvaldīšanas darbu plānu sastādīšana, tā ir visa finanšu plūsmas organizēšana, visi aprēķini tie ir, un noteikti neaizmirstam arī par diezgan jauno prasību mājas lietas kārtošanu, tajā skaitā būvniecības informācijas sistēmā. Ja mēs skatāmies varbūt dziļāk, kas tad ir, kā mēs bieži lietojam uzturēšana, apsaimniekošana, tad jāsaka, tā ir fiziskā saglabāšana. Un tā tieši būs teritorijas, telpu, sanitārā apkopa, tie būs dažādi labiekārtošanas darbi, tā būs pakalpojumu nodrošināšana, tā saucamie komunālie pakalpojumi, jo ēkām ir jānodrošina siltumenerģijas piegāda, augstais ūdens kanalizācija, atkrituma apsaimniekošana, nekādīgi neiztikt, bet bez elektroenerģijas piegāda gan koplietošanas telpām, gan iekārtu uzturēšanai. Saka, lūdzu, Iveta, tu pieminēji mājas lietu. Es dzīvoju mājā, un pilnīgi noteikti zinu, ka tur nekādas mājas lietas nav. Saki, lūdzu, kāpēc tāda mājas lieta ir vajadzīga? Tas noteikti nav tas labākais piemērs, ka nav mājas lietas. Jo agri vai vēlu, es domāju, arī likumdevējs ķersies klāt šiem varbūt ne īpaši aktīvajiem vai īpašniekiem vai pārvaldniekiem, kurš tad atbild par mājas lietu. Un lai šī informācija mums būtu pieejamāka, tādēļ arī šobrīd ir būvniecības informācijas sistēma, jau valsts pati izveidojas šīs mājas lietas, un viss, kas mums atliek, tikai reģistrēties šajā BIS sistēmā un kārtot mājas lietu. Un arī šeit likumdevējs mums ir nācis pretim. Viņš ir veicis grozījumus dzīvojamā pārvaldīšanas likumā, nosakot, ka vienīgā prasība ir šis dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, ko tad īpašnieks vai pārvaldnieks, kurš kārtos mājas lietu, iesniedz BISā, un viņam ir visa piekļuve. Piekļuve gan pie īpašniekiem, pie īpašnieku datiem, gan iespēja tur organizēt pat lēmumu pieņemšanas. Nerunājot jau par to, ka tur ir visi apsakojumi pieejami, viss. Tātad, mūsdienu digitālajā laikmetā man nav obligāti jāiet uz biroju pie pārvaldnieka. Es ieeju BISā un es tur visu atrodu. Ja vien pārvaldnieks to nodrošina. Saka, lūdzu, turpinot, kas tad īsti ir īpašnieks šajā gadījumā? Īpašnieks ir tas, kurš savas tiesības nostiprinājis zemesgrāmatā. Tātad visa atbildība, pienākumi un tiesības gulstas uz šo īpašnieku. Un tie nebūs ne īrnieki šajā mājā, ne pārējie mājas iedzīvotāji, tikai īpašnieks. Un ja mēs jau skatāmies jau dzīvokļu īpašumu likuma regulējumu, tad ko viņš pasaka? Viņš pasaka, ka dzīvokļu īpašnieku kopība ir tā, kas pieņem lēmumu un arī atbild par visām šīm te obligātajām darbībām, tajā skaitā par mājas lietas kārtošanu.
kas tad ir kopība? Tas ir tiesību subjekts. Varbūt, ja mēs paskatāmies vēl 6 gadus atpakaļ, mēs lietojam terminu kopība, bet bija ļoti daudz dažādu interpretācijas, kas tad tie tādi ir. Tās nav ne juridiskas, ne tiesības spējīgas personas. Tad šobrīd mums ir jau konkretizēts, ka tas ir tiesību subjekts. Tuvākajā nākotnē ekonomikas ministrija sola vēl precīzāk atrunāt šo te kopību, ka tā būs juridiska persona, kura varēs arī uzņemties jau ne tikai vienkārši saistības, bet arī ņemt aizdevumu Komercbankā, lai arvien aktīvāk iesaistītos mājas atjaunošanas procesos. Paldies! Un tagad saki lūdzu, kas raksturo sadarbības procesu starp īpašnieku, citiem mājas iedzīvotājiem un pārvaldnieku? Sadarbības process starp iedzīvotājiem, pirmkārt īpašniekiem, protams, arī pārējiem iedzīvotājiem un pārvaldniekiem balstās, starp īpašnieku un pārvaldniekiem uz tiesiskām attiecībām. Protams, arī uz savstarpējo komunikāciju, jo komunikācija ir viens no rādītājiem, kā puses savstarpēji sadarbojas. Un, protams, tas ir caurspīdīgums, finanšu caurspīdīgums un visu īstenoto procesu caurspīdīgums. Un kā tādas 3 galvenās lietas, tas ir, protams, savstarpēji noslēgtais pārvaldīšanas līgums, kurā mēs esam atrunājuši pušu pienākums, tiesības un atbildību. Tas ir finanšu pārvaldība, un kā jau es minēju, šis arī caurspīdīgums, ko īpašnieki kā klienti sagaida no pārvaldnieka, un noteikti lēmumu pieņemšana, par ko mēs nevaram aizmirst, jo bez lēmumu pieņemšanas vienā vai otrā pusē nekas nenoritēs. Bet par šīm detaļām mēs jau runāsim citā raidījumā.